Labdien visiem! Šodien esam kopā ar Mārtiņu no zemnieku saimniecības Meldri no Atašienes. Sveiks, Mārtiņ! Sveiks! Gribēju tev uzdot atkal divus jautājumus. Viens jautājums, kā tev liekas, kā tev gāja pagājušajā gadā, salīdzinot ar citiem gadiem, ko tu vispār iemācījies jaunu, tu varētu tā īsumā pastāstīt? Par pagājušo gadu? Nu, šito, kas tagad beidzās sakājumos, ne sezonas tagad, es domāju. Šogad, jā. Nu, ja liekas, ka pagājuši gadu bija slikti, tad jāsaka, ka pagājuši gadu bija labi. Jo nebija tik svārstīgas tās visiem zināmās izēvielu cenas un graudu cenas. Tad šogad ir, jāsaka tā, tur rēķini kā gribi, nekas neiet kopā. Un arī dari kā gribi, man liekas, tur varēja izdarīt labāko, bet nu nav nekādas loģikas, jā, tam visam. Un ja tagad apskatās uz to gadu, kā tad būtu bijusi vislabākā stratēģija? Labākā stratēģija būtu bijusi, nu, ja no vasarājiem, tad droši vien neko tur nesēt. Iesēja griķus vai zaļmēslojumu vai nu, kas nu mājās ir. Un rudenī sējam, turpinam rapsi, ziemas kviešiem un skatāmies atkal nākošo. Jā, un kāda te bija raža šogad tā aptuveni, lai var salīdzināt ar citiem reģioniem? Vasaras kvieši pēc izcelušajiem rapšiem 2,5. Ziemas kviesis klēts svarā 4,5. Nu, skaidrs. Un zirņi 2 tonnas. Tur lieku vainu uz pāragro sēju, jo pavasaris mānīgi radīja iespaidu, ka nav ko gulēt vai sēt. Taču uznāca gan sniegi, gan vēsumi, gan slapjumi, un dzērves zosis vēl piepalīdzēja. Te kāds putnu ceļš? Nu, rezervāts blakus, jā. Un tie, teiksim, laikapstākļi radīja mīksto virskārtu un putni visu vēl pieplacināja. Un es tur, kur pamēģināju drupināt, tur tā kā bija, bet domāju, ka viņi izlīdīs, bet vajadzēja sajirdināt virskārtu pēc tam. Skaidrs. Bet vēl labāk būtu bijis, ka tomēr pacietīgāk pagaidīt labākos laikapstākļus un iesēt tur 3 nedēļas vēlāk. Labi. Un tad, Mārtiņ, tad jūsu saimniecība arī ir kooperatīva Vaks biedrs. Kā tu vērtē darbību Vaksā un ko tu vispār gribētu nākotnē no kooperatīva sagaidīt? Īsi vārdos grūti, protams, to visu tā noformulēt. Sagaidīt, teikšu tā, tas koncepts, process kā tāds man būtība patīk. Ir lietas, ko vienkārši gribētos cenu ziņā samazināt. Tas ir tie paši, nu, tie procesi, lai būtu tā kā lētāki, varbūt saimniecībai, protams. Tieši kuri procesi tu domā, kas ir tie būtiskākie, kas tev liekas? Droši tā pati kaut kad tā graudu pārstrāda tie procesi. Tad tu domā kaltēšana, attīrīšana. Jā. Tad, teiksim tā, lai tas gala kaut kāds tas, teiksim, par to nodoto tonu, lai man tas, tā gala tā cena būtu tāda, nu, jā, patīkamāka. Saprati, jā. Nu, jā. Tas ir, protams, es saprotu, nekas nav lēts un arī lieliem uzņēmumiem un lielām, teiksim, pārstrādes tiem procesiem ir kaut kur var ietaupīt, bet ir momenti, ka tur, nu, neko nevar ietaupīt. Tas arī ir skaidrs. Bet, nu, teiksim tā, bet ja jau reiz tiek veidots kaut kāds tāds liels pasākuma kopums, kur galvenā ideja ir ekonomiski lētāk visu izdarīt, nu, tad tam tā arī vajadzētu būt. Tu domā, nu, tas galvenais mērķis būtu tāds, ka tur kooperatīvs turpina optimizēt savas darbības, lai tev piedāvātu labākas pakalpojumu cenas. Nu jā, lai teiksim, no mana kā zemnieka pozīcija būtu grūti to izdevīgāka, lai man ir interese, lai, nu, ne tikai manu, bet vispār kā, laikam, biedriem, nu, katram, lai ir kaut kāds tas
Vienkārši skatoties uz lapas, jā, ir labi. Skaidrs. Nu, labi. Tas tāds varbūt sautīgi, protams, bet es domāju, ka es nedomāju tāds vienīgais. Nē, nu, kooperatīvs jau manā izpratnē tāpēc ir, lai tā palīdzētu zemniekiem sasniegt to rezultātu. Jā. Un tad jau es domāju, ka arī no tā zemnieka puses nav jau žēl vai nu ieguldīt, vai darbi, vai to. Skaidrs. Nu, labi, nu paldies tev par interviju. Tad novēlu, lai nākošais gads ir tas 3. un labais gads, kad tu atkal tev rodās tie uzkrājumi, kur tad var kādu laiku tev normāli dzīvot un attīstīties. Jā, cerams, ka tā. Labi. Te jau pēdējos gados tik uz cerībām vienot. Nu labi, lai tu tās cerības piepildās. Labi, paldies tev!